Gada 1. janvāra Rīga uz veselu gadu ir ieguvusi titulu Eiropas kultūras galvaspilsēta, kurš mums ir arī godam jātaisno. Cik gatavi mēs esam sev pārstāvēt kā interesantu, izglītotu un kulturālu tautu, šodien mums pastāstīs nodibinājuma Rīga 2014 vadītāja Diana Čivla. Sveika, Diana! Ko mēs varam sagaidīt no Eiropas kultūras galvaspilsētas? Kas ir tas, ko Rīga mums piedāvās? Noteikti piedāvās ļoti bagātīgu un skaistu kultūras programmu, jo tādēļ, ka visa gada garumā un tik lielā mērogā mums īstenībā Latvijā droši vien, ka nav bijusi vēl tāda milzīga programma tieši kultūras pasākumiem. Tur būs ļoti daudz ko redzēt, ļoti daudz ko dzirdēt, ļoti daudz intriģējošas jaunas lietas, tādas, kāds varbūt mūsu īstenībā diezgan labajā un bagātīgajā programmā varbūt nav gaidīts. Tas ir kaut kas tāds pārsteidzošs. Eiropas kultūras galvaspilsētas status faktiski ir tādēļ domāts, lai mēs kaut kā mazliet paši varbūt paskatītos citādāk uz to, kas mums ir. Mums ir ļoti daudz dažādu bagātīgu kultūras mantojumu, daudz ļoti labi pasākumu. Šeit ir iespēja vēl kaut ko pielikt klāt, redzēt kaut ko vairāk, izbaudīt kaut ko tādu, ko ikdienā neizbauda. Tāds ir mērķis šai programmai. Valsts prezidents un galvaspilsētas mērs jau kādu laiku iepriekš publiski izteicās, tā kā aicināju līdzdarboties uzņēmēju šajā te organizēšanā. Kā ir, vai jūs esat jutis kaut kādu atbalstu un vai uzņēmēji ir ieinteresēti un izrāda interesi? Jā, mums ir uzņēmēja atbalsts. Mums ir ļoti jau faktiski ilgadīgs, var teikt, sadarbības partners Latelekom, kas ir vislielākais šobrīd sadarbības partners. Tiešām paldies viņiem par to. Un uzņēmēja interesi ir ļoti dažādi. Citus interesē vairāk kāds viens konkrēts pasākums. Citus interesē iespēja piedalīties un realizēt savas komerciālās intereses, piemēram, ražot suvenīrus, kas arī ir ļoti laba lieta, un te mēs varam arī tos viesus, kas ieradīsies Eiropas kultūras galvaspilsētu, pārsteigt ar tādiem suvenīriem, kas šeit īpaši pie mums ir ražoti. Tas ir ļoti labi. Ir tādi, kas grib atkal kaut kādā veidā, teiksim tā, celt savu tēla prestīžu un padalīties arī kaut kādā mērā ar to, kas viņiem ir. Te ir uzreiz var pateikt, ka tagad uz atklāšanu, piemēram, uz grāmatu ķēdi būs vairāk uzņēmumu, tā skaitā arī Galerija Rīga, kas ir mūsu infocentra vieta, cienās ar siltu tēju visus grāmatu ķēdes dalībniekus. Tā kā ļoti dažādi sadarbības partneri. Un kā viena no izklaides iespējām tiek piedāvāt arī radošo kvartālu apmeklēšanu. Kā ir, vai tiek plānots piešķirt kaut kādu finansējumu šiem kvartāliem, lai viņi var labāk veikt šīs aktivitātes, vai arī viņiem būs jāiztiek pašiem ar saviem līdzekļiem? Tiek piešķirts finansējums jau šogad un pagājušo gadu jau ir bijušas dotas finansējumi tiem aktīvākajiem radošajiem kvartāliem, kur organizē pasākums, jo tieši radošie kvartāli ir tā vieta, kur tiešām rodās tādas jaunas iniciatīvas. Un arī nākamajā gadā gan festivāls Revival Kit ietvaros, jau sevišķi izteiksmīgi būs redzami dažādas aktivitātes, un arī visu gadu garumā radošie kvartāli tiešām kļūst arvien aktīvāki. Un kas ir galvenais, ar ko Rīga atšķirsies no citām Eiropas kultūras galvaspilsētām? Kas būs tāds mūsu trumpis? Mūsu trumpis jau tagad ir viena ļoti svarīga lieta, kur varbūt mums pašiem it kā šķiet saprotam, bet īstenībā Eiropas kultūras galvaspilsētu kontekstā ir ļoti tāds svarīgs un labs gadījums. Mēs esam ļoti vienoti un kopā realizējam šo projektu. Gan pilsēta, gan valsts, gan uzņēmēji. Mums ir stabils budžets, kas jau ir noteikts 3 gadus atpakaļ. Un šajā ziņā mēs patīkam pārsteidzam visus ar šo te organizatorisko stabilitāti. Tas ir ļoti liels pluss, jo tas liecina ne tikai par labu mums kā organizatoriem, bet par labu Rīgai, par labu valstī vispār, tādā kopējā Eiropas kontekstā. Tā ir ļoti laba lieta. Es domāju, mēs arī pārsteigsim ar ļoti daudziem īpašiem pasākumiem. Es nerunāšu te par mūsu īpašo mūziķu koncertiem, kas tāpat vienmēr ir īpaši ļoti liels notikums. Ja? Pie mums būs Pasaules kora olimpiāde. Mēs atklāsim gadu ar ļoti īpašu akciju, kas jau šobrīd ir pamanīta starptautiskajā līmenī, un tieši tādēļ ļoti daudz žurnālisti brauks uz atklāšanu, lai redzētu, un droši vien arī paši varbūt iestātos mūsu dzīvajā grāmatu ķēdē. Tā kā ir ļoti, ļoti daudz kas īpašs, bet te jāsaka tā, šis gads ir tieši tik īpašs, cik īpaši ir mūsu kultūras dzīve un mūsu kultūras dzīves veidotāji. Tas faktiski ļoti lielā mērā parāda
kādi mēs esam kultūras jomā, un mēs izskatāmies ļoti labi. Prieks dzirdēt. Runājot par cilvēkiem, kas brauks uz šejienu, vai jūs esat plānojuši aptuveni, cik lielu turistu pienesumu tas varētu atvest uz šejieni? Nu, mēs gribētu 2 miljonus. Bet mēs ceram, ka tā tas iespējams, ka varētu arī izpildīties. Protams, ļoti lielā mērā jābūt gatavai visai turisma industrijai, jo tādēļ, ka tas ir tas ar mūsu šo te viesmīlību, ar mūsu veidu, kā mēs uzņemsim, mēs arī aicināsim šos cilvēkus atgriezties. Es domāju, ka ļoti daudz no tiem, kas atbrauks uz atklāšanu, varētu atbraukt šī gada ietvaros vēl 2-3 reizes, ja viņiem tas šķitīs interesanti. Un es domāju, ka noteikti šķitīs, jo tāpēc, ka mēs tiešām esam pārliecinājušies par to gan no šī brīža jau žurnālistu aktivitātes, starptautisko mēdīju aktivitātes. Un tās ir varbūt lietas, ko mēs šeit redzam mazāk. Mēs redzam, protams, to, ka atsevišķos topos Rīga ierindojās jau ļoti svarīgās augstās vietās. Ja, tas ir tādēļ, ka mēs esam spējuši parādīt, kas mums ir interesants, un mēs sākam izskatīties interesantāki gan turistiem, gan mēdījiem starptautiskiem, caur to faktiski arvien vairāk un vairāk cilvēkiem. Prieks dzirdēt, es ceru, ka mums izdosies. Paldies jums par sarunu, bet šobrīd paskatīsimies, kas notiek vienā no radošajiem kvartāliem. Pieslēdzamies Baibai, kur ir devusies uz spīķeriem. Sveiki, skatītājs! Šobrīd mēs atrodamies Spīķeru kvartālā Laikmetīgās mākslas centrā KIM, un ar mums kopā ir Laima Ruduša, kura ir projektu vadītāja. Tādēļ varbūt pastāsti ir kopš vakardienas jau iestājies šis gaidītais brīdis, kad Rīga ir kultūras galvaspilsēta Eiropā. Un tad kas notiek šeit un kas tiek gaidīts vēl šajā gadā? Nu, tā kā mēs pārsvarā mums ir izstādes, te mums arī visu gadu, man tāda sajūta, ka 14. gads